Tu esi pieaudzis cilvēks, vai ne? Tev jau ir pār 30 vai 40, varbūt pat pār 50. Un tev jau dzīve ir vairāk vai mazāk izveidot, vai ne? Tev ir īpašums, ģimene, karjera. Finanses arī ir vairāk vai mazāk kārtībā. Un viss liekas, ka ir tā normāli, vai ne? Bet agri vai vēlu, tu atrodi sevi brīžos, kad iekšā iezogas šaubas. Tās šaubas saka, es tomēr neesmu pietiekošs vīrietis. Es neesmu pietiekams. Vienmēr vajag, lai kāds cits pasaka, kas man jādara, kur jāiet, kā tas jādara. Un tad tev vajadzīga ir citu atzinība nedaudz. Iekšā viens saka, ka tu neesi tomēr 100% izaudzis, nobriedzis vīrietis. Finālā tu esi liels bērns vai liels pusaudzis, kā nu uz to skatās, vai ne? Un ja tu tā jūties, tad tā ir patiešām zīme, ka kaut kas tevi bloķē pilnībā pieaugt un uzņemties 100% atbildību par savu dzīvi, par visām savām darbībām, lai justos patiešām kā nobriedzis, pieaudzis vīrietis. Ja tu vēlies to sasniegt, tad nāc uz izaugsmesterapija.com un piesakies uz brīvo konsultāciju pie manis, pie Roberta. Un tad tu redzēsi, kas atklāsies.